Godātie skatītāji, šodien NRA sarunās dižens, es teiktu, mākslinieks, dzejnieks, dziesminieks, amatnieks, kamīnmeistars, disidents un cilvēks ar ļoti bagātu dzīves stāstu un ar ļoti, ļoti lielu sirdi. Mans draugs un brālis Valdis Atāls. Es tev, brāl, par tādiem Sveicināts. komplimentiem. Katrā ziņā es esmu sava ganāmpulka gans. Tas ganāmpulks esmu es pats. Jā, redz, tu nosauc daudz nodarbs. Tā kā man jāpriecājās ganot katru no saviem talantiem. Bet arī prieks ir no tā, ka man tā vismaz šķiet, ka man nav daudz mūzu. Man ir viena mūza, bet viņa visu laiku tā specializējas. Visu laiku specializējas. Un es ļoti priecājos, jo, kā redzinājis, ne vairs pirmā piena, ne svaiguma, un arī piekritu šādai intervijai ne godam, bet pašam faktam parādīties, ka atbilstoši savam vecumam, tomēr es esmu dzīvs. Jo kā reiz man zināms profesors, un tev arī zināms, pie kuras vērsos veselības jautājumā, teica, ko tu no manis gribi? Tu taču esi pārdzīvojis jau vīriešu vidējo vecumu, Latvijas vīriešu vidējo vecumu. Es saku, cienījamo profesoru, jūs jau pagājuši gadu man to teicāt. Viņš saka, bet tu jau nelabojies. Kā to varētu labot? Ja? Vienkārši atdod galvas un viss. Tā arī var labot. Vai arī uzturēt mūžīgo jaunību. Zini, ka Mahabharatā ir aprakstīta šī iepriekšējā civilizācija. Pirms iestājās Kali Juga un šī lielā kauja. Un visi šie likteņi un cilvēki, ja, viņi patiesībā paši izvēlējās, kad mirt. Ja, tā pēc tās leģendas šīs pirms Kali Jugas iestāšanās cilvēkiem, kas dzīvoja attiecīgu dzīvesveidu, kas spēja saskaņot šo savu iekšējo enerģiju ar ārējo, ar saviem uzdevumiem un bija visādā veidā disciplinēti, garīgi disciplinēti. Viņi spēja paši izvēlēties, kad doties prom no šīs dzīves. Es domāju, ka viss šī realitāte reāli ir programmēta, un nāve nav mana darīšana. Man darīšana ir dzīves rotāšana. Es kā Dieva dēls, es pārstāvu savu tēvu, es pārstāvu dzīvību un pārstāvu šo rotaļu. Un pat nesatraucos par daudzām lietām, kuras varētu būt dažam pat dramatisks. Bet varbūt mēs ar tevi ļoti daudz ko atceramies no visādiem iepriekšējiem laikmetiem, un mums ir sava dzīves pieredze. Un šobrīd varbūt ne visi mūsu klausītāji tevi atcerās, ne visi zina tavu dzīves stāstu, pat aptuveni. Ne visi dzirdējuši tavas dziesmas. Bet tu nes kaut kādu tādu ļoti, ļoti dziļu vērtību sevī. Un varbūt atgādini tiem, kas ir aizmirsuši, un izstāst tiem, kas tevi nezina, kas tu esi, ko tu esi dzīvē darījis, kas ir veidojis tavu personību, un kas ir bagātinājis tavu dvēseli šajā dzīvē. Īsumā. Mans lielums īstenībā nemaz nav mans, un man tas arī nesevišķi interesē.
Es augu cauri un kopā ar lieliem gariem, jo, ja ir kāds lielums manī, tad tas ir salasīts. Tas tā kā vista pagalmā no akmentiņiem, graudiņiem salas un izdēju olu. Es vienmēr ar lielu izbrīnu tveru un ietveru lielus garus, priecājos par viņiem, jo nekad neesmu uzskatījis sevi par kaut kādu pilnīgu vai pabeigtu vai talantīgu. Tad, kad uznāk tāda lielumānijas lēkme, es vienmēr paskatos uz Ķīnas mūri un samērojos. Un tāpēc saku, ka mana niecība pret pasaules nieks vien ir, bet Ķīnas mūris nav manam prātam aptverams, nav manam talantam apējams, nav manām kājām izstaigājams, bet tas ir reāli uzcelts. Un es nomierinos, pacelu savu akmeni un paskaties, bet tas ir Ķīnas mūris. Jā, šie mērogi ir iespējams, kā tu saki, nesalīdzināmi, protams. Bet ir arī ļoti grūti izprotams, tas laikam ir katra cilvēka uzdevums saprast vispār, kas tu esi. Jā, vai tu esi tā personība, kas tev veido, ko tu pats esi veidojis, ko tev veidojas ģimene, sabiedrība, apkārtējā vide, vai arī tu esi kaut kas cits, kas iet šo pieredzi. Un tavu pieredze neapšaubām ir ārkārtīgi bagāta, un tu esi šo līniju turējis visos laikos, to pašu disidenta līniju. Ja? Tev ir bijuši laiki, kad runāt patiesību vai paust savus uzskatus ir ļoti nevēlami un pat kaitīgi veselībai, un tu viņus esi piedzīvojis diezgan spēcīgā veidā, un šobrīd pasaulē izskatās, ka ir līdzīgas tendences. Un tu tāpat saglabā šo līniju. Tad, kas tu esi? Kas ir tas, kas liek tev šo te stīgu, šo savu misiju, šo savu taisnības izpratni ne tikai saglabāt sevī, bet arī nest citiem un dalīties ar to? Es domāju, ka tikai ērtība, jo es gribu pirmkārt viegli aizmigt, iespējams arī viegli nomirt. Es neapgrūtinu sevi speciāli. Tas nav domāts paskaidrojumam, kāpēc. Tu tikpat daudz var uzjautāt Ābeles ziedam. Kāpēc? Kāpēc tu esi tik skaists? Kāpēc tu dodies kalnos, lai sastaptu ar sevi? Sastaptos. Kas ir? Ja mēs varētu atbildēt uz šiem kāpēc, tad jau gan nebūtu interesanti. Es domāju, ka tas ir liels noslēpums. Un cilvēks jau ir daudzdimensāls. Viņā ir gan ļaunais, gan dievišķais, vēlnišķais un dievišķais. Un, ja viņš prot noturēt līdzsvaru, tad viss kārtībā. Viņā ir gan miers, gan radošs miers. Ja šobrīd pasauli plosa cionisms, tas nenozīmē, piemēram, ka visi žīdi ir nelieši. Jo man ir šī pieredze, ka man ir ļoti labi draugi. Un tas, ko es vēroju šobrīd arī latviešos, tad es neko labu arī
nesaskatu, jo lielākais vairums jau pierādīja sevi tieši vakcinācijas laikā. Jo izrādās, ka viņi tic zinātnē, viņi tic valdībai. Viņi nemaz nav ar savu bagāžu. Viņi nav ar vēstures zināšanām, ka vēsturē nodevība un karš ir pamats, kā viņi virzīsies. Jā, bet tas ir apbrīnojami. Arī ļoti izglītoti cilvēki, ļoti izglītotas tautas ir spējīgas akli sekot kaut kādiem vadoņiem vai valdībām, vai pakļaujas kodēšanai, faktiski piesārņodami savu apziņu un savu dvēseli ar kaut kādiem uzstādījumiem, jau gatavām klišejām. Tur krievs ir slikts, tur ebrejs ir tāds, tur arābs, musulmanis ir tāds. Un cilvēki patiesībā neiedziļinās dziļāk. Ja? Man ir absolūta pārliecība, ka cilvēks piedzimst vienāds. Viņš ir kā balta lapa. Un tad viņš uzsūc no apkārtējās vides, līdzīgi kā augs, ko tu teici, zieds. Viņš uzsūc visu šo, šīs garīgās barības vielas arī. Viņas var būt arī negatīvas, ja, un piesārņotas un ļaunas. Un izveidojas par kaut kādu personu. Un ļoti bieži jau no bērnības viņam iemāca ienīst kaut ko. Ja, nevis iemāca sadzīvot, nevis iemāca cienīt, nevis iemāca just savu vidi savu vietu šajā apkārtējā vidē, bet iemāca naidu. Tu esi piedzīvojis naidu dažādās izpausmēs, arī vietās iespējams, kur nav, mēs uzskatām, vietas mīlestībai, bet esi saglabājis sevī šo te ļoti plašo tādu silto apziņas brīvību no šīm klišejām. Kā tev tas izdodas? Varbūt, ka tev nav īsti taisnība, kad vietā, kurā nav vietas mīlestībai. Jo, ja es esmu saglabājis gan veselību, gan psihisko veselību, tad atrodoties, pieņemsim, tajā pat Labetnangos lāgerī Baltais Lācis, kas īstenībā ir koncentrācijas nometne. Jo tur blakus bija arī joprojām lāgeris, ir Polārais vilks, kur bija Navaļnijs, kur tika nogalināts. Ja tur nebūtu pāri visa tā debesis, ko nes cilvēku patiesais gars, kas arī līdz cilvēkos ir. Ja es nerīkotos pēc mīlestības principa lāgerī, man būtu krietni grūtāk, iespējams arī tur es būtu palicis. Bet bez visa tā vēl bija tiem, kam bija vara, neņemot vērā cietuma priekšnieku, bet kriminālās autoritātes, kur, kā saka, Pahants teica, tu neesi mūsu pasažieris. Tu būsi mans ciemiņš. Un līdz ar to man tādā koncentrācijas nometnē bija visprivileģētākie no apstākļiem. Kādi vien var būt. Es pat brīvībā nedzīvoju tik brīvi, kā es varēju atļauties dzīvot tādā koncentrācijas nometnē, kur par mani nomaksāja kriminālā autoritāte, kas vispār pārvaldīja to lāgeri. Kā vēlāk atklājās,
ka viņš ir Grūzijas simfoniskā orķestra ģitārists, bet, kā miljonāra dēls, viņš arī pats nedrīkstēja spēlēt tur instrumentu pēc visiem kriminālās pasaules noteikumiem, bet viņš vienmēr aicināja un teica, atnāc Valdi, paspēlē kaut ko, padziedi savā vācu valodā. Es sapratu, ka viņš ļoti ilgojas vispār pēc mūzikas, pēc gara, jo viņš bija nonācis šajā lagerī, arī diezgan morāla apstākļu dēļ, jo viņa tēvs, kā Grūzijas vīna un konjaka rūpnīcas direktors, bija azartspēļu pārņemts un ar kaut kādu pirmo sekretāru vai otro neatceros, spēlēja kārtis un tas bija viņam parādā palicis. Un viņš negribēja piedot parādniekam, ka viņš tēvam parādā. Viņš vienkārši aizgāja no rīta un viņu nošāva. Jo tā bija ļoti liela summa. Kaukāzam raksturīga tāda goda lieta. Goda lieta, jā. Un līdz ar to es arī izpratu pēc tam visu situāciju, kurā rīkojās liktenis ar viņu un kāpēc es tiku tā pasargāts. Mīlestībai bija vieta. Debesis nebija aiznagalots ciet. Varētu tā teikt. Es pārdzīvoju, tāpat es daudz, bet, kā jau cilvēks, es esmu variabls, viltīgs, neesmu bijis nelietīgs, bet viltīgs gan. Latviešiem vispār ir raksturīga tāda viltība. Ja, kas ir, acīm redzot, zemnieku tautai, man tāda teorija, ka mēs ņemam populārākus vai mūsdienīgākus rakstus, tādi hobiti ir, ja? Ir tur elfi, karaļi, varoņi, visādi, un tad ir hobiti. Faktiski uz kā arī balstās visa zeme. Viņi vienkārši dzīvo un strādā savu darbu, un tad apkārt notiek visādi milzīgi pārmaiņu notikumi, ja, ļaunie cīnās ar labajiem, un tas ļaunums ir vienā pusē, it kā, un labais ir otrā, bet arī otrādi, ja. Tātad ir cīņā pret ļaunumu, tas it kā labais tēls, viņš sevī faktiski arī kultivē ļaunumu. Jā, un otrādi, ja, tur, orki mīl savus bērnus, orku vadoņi un rūpējās par viņiem. Bet hobiti ir tie, kas nodrošina, lai tā zeme turpina dzīvot. Tu jau vari esi tāds hobits, jo es taču atceros, kad man bija nepieciešamība izdot Egīla Bāra grāmatu, dzejnieku Egīla Bāra dzēju, kas ir brīnišķīga dzēja, arī humoristiskā dzēja viņam ir brīnišķīga. Un es taču meklēju palīdzību un nonācu līdz tevim, kad tu biji Rīgas mērs. Un tad es atceros vēl palīdzēju Gunters Kukuls, es nezinu, kādā amatā bija pie tevis, un man novirzīja uz Rīgas attīstības biroju, un man piešķīra naudu šai grāmatai, un es esmu ļoti laimīgs tikai tāpēc, ka es zinu, kas ir laba dzēja. Es zinu, tāpēc, ka es caur lieliem gariem augu, caur Ziedoni, Čaklo, Ojāru Vācieti. Un tad, kad es pie Čaklā vērsos ar lūgumu atbalstīt, uzrakstīt recenziju par šo grāmatu, tad viņš teica, jā, šādai grāmatai vajadzētu būt katram dzejniekam uz galda, jo šis dzejnieks ietver visu 20. gadsimtu.
Un tas ir reti kādam saprotams, jo faktiski es jau arī neesmu dzejnieks, ja tā padomā. Vismaz es tā par sevi nedomāju, jo es rakstu dzēju tikai tad, kad viņi ir pilnīgi nobriedusi, ka viņi kaut kur debesu plauktos, jo es nekad nelaboju dzēju, nemainu vārdus. Un līdz ar to es nedomāju, ka es esmu dzejnieks, jo zem vārdu dzejnieks man Tas uzreiz kaut kādu profesiju piešķir. Nu jā, kaut kas tu kas- esi, esmu dzejnieks. kaut kas jā, tad- tāds, zin, ka, ja tu uzrakstītu kaut ko tādu, es teiktu, gan sadzējoju. Tā ir kaut kas nievīgs. Es negribu nievīgumu. Es kādreiz rakstīju, laikam dzējoli. Ne tu dzējnieks, ne komponists. Vienkārši Dieva dotais. Ja klausīsies savā sirdī, būsi tā atskaņotājs. Varbūt, ka tas ir vispatiesāk. No kurienes nāk tev tā iedvesma? Kā tas notiek? Kā tu to sajūti? Kaut kas atnāk. Ir teorija, ka mums smadzenes nemaz faktiski neko neizgudro, viņas tikai ir uztvērējis. Ja? Un atkarībā no tā, uz kādu tu vilni sevi tā kā, uzgriez tā kā radioaparātam, tad to arī uztver. Kā tu to jūti? Es šobrīd gan par dzēju, gan par mākslu, gan par darbu ar akmeņiem, piemēram. Muļķim zvans skan vienmēr. Tā ir. Jo tā paļaušanās ir visaugstākais, kas vispār var būt. Ja cilvēks ir mierīgs un ļauj dzīvei sevi dzīvot, un nevis otrādi steidz dzīvi dzīvot, viņš ieklausās, kas notiek viņā. Jo mēs esam baudītāji. Un ja tu pēkšņi atrodi vārdu, kas tevi paceļ, kas tevi atdzīvina, kas tevi aizskar. Man dzīvē ir bijuši vairāki tādi gari. Tā skaitā arī Imants Ziedonis. Un arī tāda dzejniece Gabriela Mistrāla. Peru indiānieti, jā. Kas mani aizskāra laikā, kad mums nebija dzimuma dzējai. Mums nebija ne tikai dzimuma, nebija seksa, bet es izlasīju Knuts Kujnieka atzējumā viņas dzējas izlases krājumu Vīna spiede. Un kad tik sievišķīga dzēja, sievišķīga pat savā vājumā, tas bija kaut kas tāds, kas liek domāt, cik dīvaini, bet tas ir vārds, tikai vārdu salikums. Kā var skart tik dziļi dvēselē? Un es jau sen interesējos par dzēju, bet neizpratu viņas maģijas principus. Un tad, kad es iepazinos ar Egilu Bāru, es sapratu, ka ir jābūt lielai sāpju un mīlestības pieredzēji, lai neteiktu visus vārdus, lai lektu ārpus uzrakstāmās jēgas, lai virzītos tikai pa saules laukumiņiem.
nebrist visu mežu. Un es sapratu, ka dzēja ir kā liels mūžības apsolījums, jo atskaņotais vārds dzējā saka otram vārdam, mēs esam brāļi, es tevi pazīstu, mēs skanam ļoti līdzīgi. Un šī līdzība rada šo mūžības klātbūtni, jo ir kaut kas mūžīgs, pēkšņi caur balsi un atbalsi. Dzēja man ielīgsmo ļoti, un es viņai ļaujos tik brīvi, ka es neizdomāju neko. Es klausos, kā atsaucās asinīs, gēnos, visu manu senču dziedājumi. Man nav nekas jāizdomā, man ir it kā jāatcerās. Patiesībā tev, laikam, tas ir tā, ka tu esi tajā tādā vibrāciju vai uztvērēja stāvoklī, kas tev ļauj būt nemitīgi. Man liekas, tu esi viens no unikāliem cilvēkiem, kas ir pastāvīgi tajā sajūtā, dzejas sajūtā. Neskatoties to, ko tu pat dari, vai tu spēlē mūziku, vai dziedi, vai dzejo, vai vēro dabu, vai mūrē kamīnu. Vai ir kādi vēl kaut kādi paņēmieni, kas tev palīdz šo te stāvokli uzturēt vai sasniegt? Es zinu, ka man ir stāstījuši, neesmu redzējis, bet ka tu kamīnus mūrēji kails, piemēram. Tas acīm redzot tev arī kaut ko tādu dod enerģētiski. Nenodarot pāri objektam, jo kailāks tu esi, jo neaizsargātāks, jo tīrāks tu esi pret pasauli. Jo mēs esam lielākoties pašaizsardzībā, arī sabiedrībā. Jo es jau tevi, nepazīstu, ja? Bet mīlestība tavā sejā pazīst manu mīlestību. Mana uzticība ir tā kā ziedputekšņi salsīt no tevis. Es nezinu, kas ir tas, kas man paskaidro cilvēku ātrāk nekā filozofiski spriedelēm, kas viņš tāds ir. Skaista sieviete, pieņemsim, ieraugot manas ziņas, ļoti ātri tulko. Bet skaistu garu es nolasu no kaut kāda lauka, kuru es nemāku paskaidrot. Tāpēc jau es labprāt gribu būt muļķis ar šo atvērtību, kad visa mana būtne nolasa vidi, jeb cilvēku. Sieviete, iet cauri pūlim, un viņa ar pupiem, ar gurniem nolasa. Viņa ir ļoti sensori strādā. Vīrietim, man, piemēram, ir svarīgi šī brīvības forma, kad man neko nevajag. Man izrādās pietuvojas tikai tas, kas ir tik smalks kā šie ziedu putekšņi. Jo citas informācijas, izņemot mīlestību, man nevajag. Bet tev viņi ir. Ko tu ar viņu dari? Tu jau nevari viņu abstrahēties un neredzēt. Es viņu atdodu, tāpēc, ka viņš nepaliek mazāk. Man ir viegli dalīties ar to, kas nepieder man.
Jo, kāpēc, lai es nedāvātu, jo es tāpat neko nevaru paņemt. Man kaut arī ir 2 rokas. Es zinu, ka es laiku neturu rokās. Mīlestība man nepieder. Kāpēc, lai es nedalītos? Pie tam viņas paliek vairāk, ja tu dalies. Lai cik tas Jā, nebūtu. es tev piekrītu. Un muļķim ir to ļoti viegli darīt. Man arī ir tāda taro kārtis un ļoti sarežģīta simbolika ap katru to tēlu. Jā. Un ir šī te kārts The Fool vai muļķis. Jā. Un manuprāt, tā ir viena no fascinējošākajām kārtīm. Jā, redzi. Kuru tulko ļoti dažādi, bet tā ideja, ka tu ej ar atvērtu sirdi un it kā nepamani pat briesmas, bet ir kaut kas tevi pasargā. Vai nu tas mazais sunīts, kas tur ir, vai kas. Un tikai viņš ir spējīgs radīt kaut ko jaunu un atklāt kaut ko jaunu. Un tikai viņš laikam ir patiesi saistīts ar to savu sirdi un ar dvēseli. Tu man asociējies ar šo simbolu. Mēs Latgalē sadraudzējos ar Vincentu Kūkoju, Antonu Kūkoju dēlu, dzejnieku dēlu, kas arī ir mūziķis, arī dzejnieks. Es viņu pavadināju pēdējā laikā glezniecībai. Viņš brīnišķīgi sāka gleznot. Un arī ietērp skaistos rāmjos, un es teicu viņam, ārkārtīgi interesanti, mēs orientējamies tātad uz Luvru. Es skaidri zinu, ka Luvrā noteikti paņems tieši šos rāmjus. Par gleznām neko es nezinu. Un smējamies lietīgi, jo mēs sākumā kopā ar viņu un savu draugu Imānu dibinājām muļķu skolu, jo es ierosināju, ka vajag tādu muļķu skolu, jo man vectēvs, kad mācīja man lasīt, jo viņš iemācīja ļoti agri, 4 gadu vecumā, viņš teica, iesim Dzegūzes skolā. Viņš teica kuku, un viņš arī rakstīja to, kā tas kuku izskatās burtos. Un tā bija mūmu un kuku, un es iemācījos tādā ātrumā lasīt pa zilbēm. Un es saku, mums jādibina tā kuku skola. Bet nonācām pie slēdziena, ka dubultojies kuku tomēr būs Lucifera zīme, jo spogulis ir Lucifera zīme. Paliekam pie viena Q. Un smējamies tāpēc, ka viņam tā uzvārds ir Kūkojs. Un ļoti atbilstīgi. Kūku būtu atbilstīgi. Un tālākais attīstījās vēl smieklīgāk. Jā, mēs šo muļķu skolu dibinājām, un viņš vienā brīdī sadomāja parakstīt sev pieņem pseidonīmu parakstīt gleznas. Un tā kā Kūkojas ir kūka koja, tātad koka kāja, viņš un vārds viņam ir Vincents. Viņš jau saka, parakstīšu Vincentu, būs tā kā maz pretenzija uz Van Gogu. Viņš saka, nē, es izdomāju, ka es būšu savienošu sākumu un beigas no uzvārdu un sākumu no vārdu vīnkojas. Tātad vienkājas. Nu jā. Bet veltīgi viņš tādu pseidonīmu izdomāja, jo ejot makšķerēt, viņš ielūz ledu un samaitāja vienu kāju ceļgalu. Un palika klips, un viņš teica, ārprāts, es izaicināju likteni un kļuvu vienkājs. Jā, būt uzmanīgam ar savām Jā, un beigās pēc kāda brīža jau ārstējies mēnesi, viņš atsūta man
ziņu, ka viņš ir pieņēmis pseidonīmu vienkāršāku. Viņi ar mīksto eņu domu zīme kū. Viņi kū. Un te es sapratu, ka viņš paglābās, jo nebija vairs vienkājas. Un lūk, par ko es priecājos, kāpēc es tā iekars par Vincentu. Mēs pirms pārraides runājām, jo es augu caur lieliem gariem, caur lielu mīlestību, jo vienā reizē Vincents es viņam zvanu, un viņš saka, es būvēju krāsni. Es saku, tā pa ziemu ieskrējies, parasti jau tā ziemā neesi tik aktīvs uz krāšņu būvu, bet viņš saka, ka bija jādara, jo viņš saka, kaimiņos netālu viena veca sieviņa, 85 gadi, salst nost, jo nedarbojās krāsnes. Un viņi ir spiesti gulēt kopā ar suni, lai nenosaltu. Viņš saka, un es noziedoju ķieģeļus savus un uzbūvēju krāsni. Un šis siltums, ko viņš dāvāja šai večiņai, īstenībā sasildīja arī mani. Visi šie cilvēki, ko tu pieminēji, un daudz citi, viņi arī veido tevi, tavu personību. Un es esmu ļoti priecīgs un lepns un gandarīts, ka es esmu tevi dzīvē sastapis, jo tu esi viens no maniem tādiem varbūt svarīgākajiem skolotājiem, garīgajiem. Valdi, paldies tev milzīgs par šo sarunu. Es varētu ar tevi runāt nevienu dienu, un es ceru, ka tu mani uzaicināsi pie sevis uz tēju, uz cēsīm, un mēs varētu pavadīt ļoti patīkamu laiku, vienkārši runājoties un skatoties uz saulrietu vai saulēktu. Vai to skaistumu, ko daba, Dievs un arī cilvēki ir radījuši. Milzīgs tev paldies, brāl. Paldies tev, brāl.